Nu, ko augusts ir klāt, un paskatīsimies, ko mums tas sola. Tagad mums ir lauvas zīmes sezona, kas nozīmē to, ka augustā gaisā ir tēmas par pašcieņu, par ego, par pašrealizāciju, arī mīlestības tēma un bērni ir aktuāli. Līdz 11. augustam Merkurs ir retrogrādā, tāpēc vēl neko svarīgu nesākam, tikai plānojam, apdomājam, pabeidzam vecās lietas. Augusta pirmā puse labi der visādu lietu un vietu sakārtošanai. Līdz 12. augustam ir aktīvs lauvas vārtu portāls, par to man bija atsevišķs video. Tātad tagad ir īstais brīdis, lai domātu par ilgtermiņa mērķiem, saliktu pa plauktiņiem, ko tieši vēlies savā dzīvē sasniegt. Patiesībā tas nemaz nav tik viegli daudziem, jo kad reāli ir jāpaņem un jāuzraksta, kur tu esi un ko tu dari, teiksim, tur pēc gada, pēc 5, pēc 10, daudziem nemaz nav nejausmas, jo cilvēks pat nezina, ar ko patīk nodarboties, kas viņam der un kas viņam nesīs to iekšējo dzirksteli. Var sakot, tāpēc tagad, šajās dienās, mums ir dota lielāka enerģija, lai sajustu savu iekšējo balsi, lai aprunātos ar savu iekšējo es un lai saprastu savu tālāko dzīves ceļu. Tā augusta pirmajās dienās varētu būt kaut kādas nesaskaņas attiecībās. Grūti varbūt iziet uz kompromisu vai saprast savu otro pusi. Var uzpeldēt kaut kādi veci aizvainojumi. Tāpēc esam uzmanīgi un iejūtīgi tajā, ko mēs sakam un darām partnerattiecībās. Un labās ziņas. Šomēnes būs viens brīnišķīgs astroloģisks savienojums. Pozitīva Jupitera un Venēras ietekme uz mums. Tas būs no 6. līdz 19. augustam, un stiprākā diena būs 11. augustā. Šis laiks skaitās veiksmes periods, kad lietas pašas par sevi var notikt, var atnākt kāda negaidīta iespēja vai ideja. Un šādu savienojumu periodos bieži vien notiek kaut kādas liktenīgas tikšanās ar partneriem, veiksmīgi pirkumi, iemīlēšanās, var noslēgt kādu izdevīgu darījumu vai saņemt dāvanas, gan fiziskās dāvanas, gan likteņa dāvanas. Tā kā gatavojamies maģijai un patīkamiem pārsteigumiem. Tālāk, 9. augustā mūs gaida pilnmēnesis ūdensvīrā. Turklāt ir lauvas vārtu spēcīgākās dienas, 8. un 9. Tāpēc dažas dienas pirms un pēc būs kaut kādas spilgtas dienas ar pārdzīvojumiem, piedzīvojumiem un atklāsmēm. Pēc 13. augusta varam sākt jau aktīvi kustināt lietas, parakstīt līgumus, pirkt un pārdot, īrēt un izīrēt, respektīvi kādi darījumi, kuram aktuāli. Bet, protams, saprātu tāpat izmantojam, jo lauvas tā ekspresīvā enerģija varētu mums likt izdarīt arī kaut kādus sasteigtus lēmumus, kas balstīti uz emocijām. Līdz jaunajam mēnesim 23. augustā izguļam domu un tad tikai rīkojamies. Un 23. ir jauns mēnesis jaunavā, un tad zemes enerģijas palīdzēs mums racionālāk paskatīties uz lietām un notikumiem. Tātad, apkopojot, augusts mums nesīs kopumā brīnišķīgas enerģijas, kas palīdzēs ieskatīties sevi, saprast kaut ko par savu dzīves ceļu un attiecībām. Noteikti būs kāds pozitīvs pagrieziens Venēras un Jupitera savienojuma laikā. Un īpaši datumi no 7. līdz 12. būs spēcīgi. Vizualizējam savus sapņus, definējam savus mērķus. Un viss notiks tā, kā tas ir vislabāk priekš mums katra. Lai foršs augusts!